Tas ir Edijs, un Edijs šodien laikam mums vairāk pastāstīs par Twitteri, jo, piemēram, es arī zinu, jā, ir tāds Twitters visas radio, viss kaut kur reklamē, bet... Es Wikipēdijā uzgāju, zinu, kas tas tāds ir, ja, es domāju, kaut kāda definīcija jāatrod. Tikai nesaka studentiem, ka tu Wikipēdijā to skatīji. Viņam vēl nedzird man. Tātad, virtuālās komunikācijas un mikroblogošanas tīkls. Labi, mēs ēdījām vēlāk paprasīsim, kas tas viss ir latviski, jo tā ir latīņu valoda laikam, ko es nesaprotu. Par to visu apstāstīs, un arī Sems beidzot būs pilnvērtīgs Twitter lietotājs. Tūlīt mēs runāsim par Twitter, un arī Edijs pastāstīs, jo viņš īstenībā tā kā speciālists mums šodien ir atnācis studijā, bet pirms tam apskatāmies, ko Edijs dara ikdienā, un ko puiši Andreja salā ir pasākuši. Tā kā, jums sižetīši. Laiž. Kurā vidē mēs dzīvojam vairāk, virtuālajā vai reālajā? Atbildi uz šo jautājumu jūs atradīsiet pašā Rīgas sirdī, vietā, kur jaunas idejas virmo gaisā un satiekas radoši cilvēki. Andrejas salā peldošajā darbnīcā. Šeit saimnieko puiši, kuri apvienojušies zem nosaukuma Berdagu. Mūsu direktors Māris ienāca. Sveiks, Māri. Šis galvenais, viņš par visu atbild, visas izkomandē un pasaka, kas kuram jādara. Bruno, kurš ir galvenais mākslinieks, kurš nodarbojas ar visādām mākslas lietām un dizainu. Mēs katru rītu sākam tādu uzmināšu. Darbrūtu sarojam. Te mums sēž Edijs, kurš ir atbildīgais par visiem jaunajiem medijiem, sociālajiem tīkliem un OpenLV. Tā skaitā. Tad mums vēl daži kolēģi nav darbā. Šodien darba diena mums ir spraiga. Vismaz man vakarā tas bet katrā ziņā viņi varbūt atšķirās no tādas parastas ofisa darba dienas ar to, ka viņi nesākas kaut kādā konkrētā laikā un nebeidz kaut kādā konkrētā laikā. Viņi notiek saskaņā ar to darbu ritumu, kādi mums darbi. Kad viņi ir, tad viņi ir garāki, kad viņi varbūt ir mazāk, tad viņi ir īsāki. Tā kā valstī it kā krīze, bieži braukā garām dažādas jahtas un atbilstoši ekonomiskai situācijai. Šādi dotie brīdī tas nenotiek, tad jūs cik forši ir, kad iešūko to bāžu tā, ka dažkārt ir jātur konti un skapis, tur bez mazāk gāžās apkārt un tā. Tā arī ir baigā eksotika, ko, strādājot uz kuģi, es nedaudz sāku īpaši novērtēt. Tad, kad no parastā reģiša ofisa izvācāmies, atnācām uz šejieni, tad, vēl arī šitie atbrīvības. Viņi brauc uz darbu, viņi aktīvi strādā uz dīvānu. Pārsvarā. Mums bija ar MTV viens projekts. Tur gan... mēs taisījām klipu vien priekš MTV, ko rādīja arī lielajā kanālā. Tur bija sižets par sunīti. Tad sižets mums arī faktiski ofisā notika, kas arī tika atspoguļots tajā klipā. Vai tu pats esi Twitterī un ko tu domā par to visu? Jā, es esmu Twitterī jau kādu diezgan ilgu laiku. Es gan neesmu nekāds aktīvais tvītotājs, es varbūt vairāk lasu, ko citi raksta un šeit kaut ko iemetu no sevis. Man, tāda stratēģija. Pirmā lieta ir tas, kas iegūst kaut kādu informāciju, vai ne, kas ir, vai, profesionāli raksturo, izklaides raksturo, tie aktīvie cilvēki, kas tur vairāk kaut kur ir rakņājis pa verdu, vai ne, vai arī, kaut kas viņiem kaut ko atsūta, vai ne, viņi iemet Twitterī, es varu apskatīties, man nav tur pašam jāsteigā pa YouTube, vai ne, jāskatās, kur te varētu būt kāds smieklīgs video, arī man viņi atsūtīja. Otra lieta, protams, arī kaut kādi tādi profesionāli raksturi, kaut kādas saites un tam līdzīgi. Un trešais, kas man patīk Twitterī, ir tas, ka tur, ir cilvēki, par kuriem tu vari uzzināt, tā gluži netieši kaut ko vairāk, saprast, kas viņš ir par putnu, kā saka.
šodienas Sema diena LTV.lv ir aizņemta ar Edija rokām un prātu un atbildēm un vispārējo. Ja tik vien jūs sūtīsiet savus jautājumus par un ap Twitteri, cik es saprotu. Jā, varat uzdot tiešām visu, kas jums interesē, bet mēs arī tagad tieši šobrīd arī Semā parunāsim par to Twitteru. Kas tad tāds vispār ir? Tu vispār esi Twitterī, Valter? Es teikšu godīgi, es vienreiz iegāju, apstījos un izgāju ārā, jo neko nesapratu. Tad ejam pie Edija, es domāju, ka viņš mums izstāstīs, kas tas tāds ir un par ko visi tagad ļoti daudz runā. Čau, Edija, vēlreiz atsveicinamies. Tad sāsti varbūt, kāda ir tava tā definīcija. Es izlasīju to, ko es biju Wikipēdijā atradus, bet tas ļoti sarežģīti, varbūt tādā saprotamā valodā visiem. Čau, tātad es esmu Edijs, esmu no Bērdog, kā jau redzējāt sižetā. Par Twitteri, ir tā, ka tas ir savā ziņā kāds teiciens koks ar diviem galiem. Principā par to varētu visu pateikt pāris vārdos un arī runāt stundām ilgi. Es saprotu, ka mums tagad jāizvēlās kaut kāda zelta vidusceļš. Bet īsumā runājot, tas ir mikroblogošanas portāls, tā arī varbūt ir tāda nedaudz sarežģīta definīcija. Bet tā ir vieta, kurā tu ar īsām ziņām apmainies ar informāciju ar citiem šī servisa lietotājiem. Šis servis Twitter ir kļuvis mega populārs visā pasaulē un Latvijā pēdējā gada laikā, lai gan patiesībā viņš ir jau pieejams kādus 4 gadus, bet pasaulē viņu lieto miljoni, Latvijā tie ir, protams, tūkstoši, bet arī pietiekami iespējīgs cilvēku skaits. Un runājot par tām lietām, kāpēc, manuprāt, Twitters ir baigi foršs un kāpēc tur būtu vērts būt, tur to labo īpašību ir tik daudz, ir principā bez mazliet pārbagātības, nezinu, ko lai pat sāk. Pirmā ir informācijas aprits ātrums kaut vai, es nezinu, vai televīzijā es varbūt varu tā teikt, tas varbūt skan kā akmens kādā lauciņā, bet ir tā, ka faktiski, kaut vai runājot par tām ziņām, ko es aizēju vakarā un noskatos mājās kādā no ziņu raidījumiem, es par tām ziņām visu uzzinu jau dienas gaitā esot darbā, un kas vēl foršāk, atcerēsimies pēdējā laika notikumus, kas ir protesta Bauskā varbūt, dzirdējāt sekot līdz tiltu bloķēšanai degošais tramvajs Liepājā. Par to visu Twitterī es jau uzzināju bez mazliet tiešraidē no cilvēkiem, kuri arī lieto Twitter un kuri tajā brīdī bija Bauskā uz tiem tiltiem vai rakstīja bācis stāv pie šī degošā tramvaja, lūk ir bilde, apsties, un tikai aizejot pēc kaut kādām entajām stundām mājās par to uzzināju, pieņemsim no radio vai TV. Tā ir vienība šī, tas ātrums. Kāda ir atšķirības, piemēram, starp Twitter un MySpace, Facebook, kas arī ir vispasaulē atzīti un cilvēki lieto arī, tā kā tu saki, Twitter miljoniem, tāpat tās arī šos portālus lieto miljoniem. Kāda varbūt tā ir Twitter atšķirība, kāpēc tā esence, kāpēc viņš ir labāk? Tā pati esence ir šī vienkāršība. Pieņemsim, labi, nerunāsim varbūt par Facebook, MySpace, bet pieminēsim draugiem LV, kas ir Latvijā populārākais sociālais tīkls. Draugos tu vari, jēziņ, ko tu nevari. Tu vari ievietot albumiņā bildes, komentēt, dienas grāmatas, pirkt ziedus meitenei un tā tālāk. Twitterī tev vienīgais principā, kas ir dots, ir neliela vieta tavai profilu bildītai, vieta nelielam aprakstam par sevi, un tavs galvenais rīks, ar ko tu darbojies ar šīs 140 zīmes, tā visa burvība slēpjas tajā vienkāršībā. Tikai 140? Tas ir par 20 zīmēm mazākā izziņā, principā. Tu Twitterī vari tikai apmainīties ar tīru informāciju. Kodolīgi, vai ne? Jā, tīra informācijas esence. Tu nevar nevienam tur iemest tur sniega piku par 35 centīmiem. Un tas ir par brīvu. Kaut gan sociālajā tīkla visā pasaulē par brīvu mēs esam tāds izņēmums savā ziņā Latvijā. Skaidrs. Vēl viens jautājums pirms pauzītes. Tikko bija galvā, tikko izgāja ārā no galvas. Vai gribēju pajautāt? Gan jau labi, es to atcerēšos noteikti. Es to noteikti atcerēšos. Jā, katrā ziņā jūs varat sūtīt arī Edijam savus jautājumus par un ap Twitter, kā tur iesaistīties, kāpēc to vajadzētu darīt, un arī varbūt jums ir kaut kādi, citi jautājumi par to pašu lietu, tā kā droši Sema diena, LTV.lv. Mēs noteikti ar Ediju vēl parunāsim par tieši kaut kādām konkrētām lietām, ar ko Twitters varbūt ir kādam palīdzējis vai mainījis kādas lietas, ja? Tā kā par to visu noteikti vēl Semā sekojiet līdz.